Čau visiem, šī būs pirmā OSLE programming tutoriāla pamācība, kurā es jums parādīšu, kā pareizi globālu config failu, to pielietot un, teiksim, pareizi konekciju datubāzē arī parādīšu, kā veidot. Tad pirmais, kas mums ir vajadzīgs, mēs izveidojam tātad failu ar nosaukumu global config php. Tātad fails ir izveidots, mēs atveram, kā jau sintaksē definējam sākumu tagi, php un aizvēršais. Tātad izsaukuma zīme, trīsturzīme tātad. Tālāk, kas mums būs vajadzīgs, tālāk mums būs jāizveidā pārbauda indeks failā. Mums jāizveidā pārbauda, vai mūsu global config fails vispār pastāv. Tad rakstām file exists, ieliekam apostrofus, un apostrofos ierakstām global config php. Tātad viņam būs jābūt vienādam true. Un tātad, ja šis fails būs izveidots, tātad, ja viņu atradīs, tad viņu vienkārši vajadzēs inkludot. Tad viņš veiks darbību viņu atvērs. Tātad include global config php. Un aizvēršais taks. Ja nu gadījumā tātad šis fails netiek katrs izvadīs paziņojumu. Globālais, teiksim tā, globālā konfigurācija netika atrasta. Tā, pārbaudām. Kā izstrādām, tātad nomainīsim testu pēc nosaukumā kaut vai ilgs un beigās tī. Un apskatīsim. Jā, globālā konfigurācija netika atrasta. Tātad. Turpinām tālāk mūsu darbu global config php failā. Tātad, iesākam un mums būtu vajadzīgs uzrakstīt, teiksim, izvējās viņu kā komentāru lodziņu. Komentāru lodziņā mēs ierakstīsim mājaslapu. Teiksim, tava lapa, funkcionē. Autors. Dotā brīdis būšu es, slakteris. Kā piemēram vēlamam izvērāt kontaktu informāciju. Tātad Skype pierakstīsim tātad akcents. E-pastu. Un kā arī varam pierakstīt konfigurācijas versiju. Tātad versija. Versija varētu būt v0.1. Pieņemsim šādu. Tālāk mums sāksim tālāk definēt konfigurāciju. Tālākai konfigurācijā mums būs nepieciešams mainīgais start time, kas būs tā. Pilnīgi pareizi. Start time. Tas būs mums vienāds ar microtime funkciju, kur mums būs vajadzīgi priekš query sākuma ielādes. Tad sesijas uzsākšanas darbības tātad. Tālāk būs vajadzīgs startais, kas būs tātad mums būs exploitiņš. Sekojoši jāielādam. Exploitā ir divas darbības. Un otrā darbība mums būs start times.
kā trešā lieta mums būs nepieciešams start times vēlreiz. Un tagad viņš būs vienāds ar startārāju. Tātad startārājs būs 1. Kā arī jāteic, ka klāt mums būs start times. Tātad sākuma sesija. Piefiksējam. Tālāk mēs mums sāk definēt pamata konfigurāciju. Tātad pamata konfigurācijām mēs izmantosim dotajā brīdī vienu araju. Tātad masīvu elementu. Masīvu elementu nodefinēsim nosaukumu config, kurš būs vienāds ar araju. Araya equals vaļā, aizbraušot. Tālāk. Pierakstīsim galvenā lapas adresi. Tātad. Nosaukumu iedosim maini. Lapas adrese būs vienāda ar http 2.2/localhost. Šādi. Galvenā lapas stila adrese. Šo arī mēs varētu izmantot maņas stāvu, viņu definēt kā maņas stāvu tātad. Un sekojošu adresi ieliekam. Localhost. Tātad stils dotajā brīdī mums atradīsies mapē template, CSS. Template, CSS. Lapas title nosaukums. Tad šeit mēs varētu ierakstīt lapas title nosaukumu tādu. Kā piemēram mēs varētu ņemt tādu main title. Pieņemsim. Tātad Roisalēn Programming Tutorials. Tātad aizmirst piebilst katru šo ārējo lauciņu mēs atdalām ar komatu. Tā, mēs varētu izmantot kā pamata informāciju. Tātad patch mums būs vajadzīgs. Faila atrašanās vieta, tātad sekojoši. Faila atrašanās vieta, tātad. Patch. Patch mums būs vienāds ar dirmējumu. File. Šādi te. Man vēl arī parāmāt kaut ko pievienot. Teiksim. Attēlu adresi arī varam izveidot. Tātad. Galvenā lapas attēlu adresi. Main image, tas nosaukumiem. HTTP. Tad localhost. Voice program.
mapā, izvēram jaunu mapu, un nosaucam images. Tālāk, sekojuši mums būs nepieciešama datubāzes konekcija. Un šeit mēs veidosim jaunu array, xconfig nosī, tātad datubāzes ieslēgšana. Tātad database būs vienāds ar array. Tātad array iekalās mums būs vajadzīgi 4 parametri. Visi tiks atdalīti ar komatu. Tātad sekojoši tas būs hosts, dotajā gadījumā localhost. Tālāk tas būs root, parole, password un database. Tieši root, bet username tātad. Šī varētu būt forma, datubāzes, dati pieņemsim. Tā mēs varētu nosaukt. Tātad pirmais mainīgais ir host, otrais mainīgais ir user, password un database. Tātad vienkārši pieņemsim tā. Sekojoši varam veidot otru. Tātad bana, datubāzes, dati, arī tas pats host, user, password, database. Tālāk sekojoši tas jau būs otrais mainīgais arrayā. Un iekš šī arrayam mēs rakstīsim atkal tādus pašus parametrus. Tad 4 parametri, localhost, username, password un database. Un trešā mēs arī varētu paņemt. Teorētiski visu šo varētu veidot uz vienas datubāzes, bet mēs veidosim uz 3 pašlaik. Web, tātad datubāzes dati. Tā, lai nerakstīt no jaunas, paņemsim šo te. Šī būs trešā datubāze. Neārts, bet būs tas pats viss. Tālāk sekojoši. Mums būs nepieciešams datubāzes pieslēgšanās fails, kuru mēs tādu ar ekvēru. Tā. Tā, mēs novietosim car database PHP, izvainosim šādi. Un pirms tam būs jānorāda mums faila atrašanās vieta. Tātad xconfig, mēs rakstījām config, patch. Tātad šeit mēs aizveram citu un ieliekam punktu.
apskatāmies. Tā. 55, 55, 1, tātad core database PHP. Tad sekojuši. Dodamies mūsu voice programming mapi. New folder izveidām core. Core mēs izvedām jaunu failu ar nosaukumu core.database.php. Xfile database.php. Tad šajā failā atkal sintaksis tagi. Tātad tālāk mēs rakstām klasi. Klasi nosaukums būs MySQL. Iekšklases ierakstām public static lock vienāds array. Tālāk mums būs aizsargāta funkcija nepieciešama. Protected static function. Connect būs šādi. Būs viņus vajadzīgs viens vainīgais. Tātad piesaistām mūsu nesen izveidāto konfigu. Global config. Tālāk sekojuši iekšfunkcijas veidosim failu pārbaudi. Tātad if iset konfigā mainīgais bija that database. Tātad tas būs ID. Tātad konektējamies datubāzēm. Tātad MySQL connect config database. Te būs IT. Tātad 01. Tālāk config database. Tātad mums bija 3 ceļi izveidot. Tālāk kaut ko mums ir pa jaunu jāveidā config database. IT 1. Atkal sekojuši config database. IT. Tā, iemieklin. Tātad pirmais bija 0, otrs bija 1, trešais būs tīri 0. Un sekojoši RT. Error on database. Pieņemsim. Database connection. Tālāk sekojuši mums būs jāzog datā un datubāzi. Veidosim tādu mainīgu kā select database vienāds MySQL select database. Es šeit te rakstīsim config database.
IT 3 būs jāatrod šeit un party error un database selection. Tātad, tālāk mēs veidosim pārbaudi. Tieši sakot, vienu pārbaudi ar 2 mainīgajiem. Tātad, jā. Connect database or nav vienāds ar savu database. Tad atgriezīsim failus. Tā. Citā gadījumā atgriezīsimies pie datubāzes konekcijas. Connect database tātad. Tālāk, ja šī funkcija tātad jānopārbauda saistībā ar datubāzi un tās ID, tātad pretējais izvads mums jāpiefiksē. Un tātad mēs atgriezīsimies pie datubāzes, tātad atgriezīsim false. Tātad to pārādīšu. Jā, kā viss mums pareizi. Sekojoši tātad mums būs nepieciešama vēl viena funkcija. Arī būs aizsargāta. Protected station function. Tātad state function time. Šīs funkcijas tātad veidosim listu. Sek. Tātad explode. Atkal iekšā eksploatīviem mainīgiem. Microtime. Aizvien citu un mēs atgriezīsim tā. Return. Float. Use pause. Tātad aizmirst. Viss šie lieta mums būs jātaisa vienā kopīgā jēklā. Šādi te. Publiku station function, publisku funkciju veidosim nosaukumu query. Query mums būs vajadzīgi 3 mainīgie. Tas būs IT, query un tips. Tātad tipu mēs pielīdzināsim ar query. Tātad, šitā mēs rakstīsim. Connect vienāds self, 2 punkti. No connect funkcijas tātad IT. Veicam pārbaudi if connect nav vienāds ar false. Tātad izpildīsim. Izpildīsim 3 darbības. Start būs, tad rakstīsim 3 mainīgos tālāk.
Time būs vienāds. Tūs mainīgais exec būs vienāds un MySQL query. Next query, to, ko mēs sākumā ņēmām, tas būs query. Nobeigums būs vienāds ar tātad self time. Tātad vēl mums būs nepieciešams log izraksts. Tātad sekojoši mēs sākumā nodefinējam šeit public static log array. Un tagad mēs viņu sāksim izmantot. Tātad self log. Šeit atstājam iekšā tukšumu. Šī tātad logs būs vienāds ar arrayu. Pārastās iekals tātad. Būs 3 mainīgie. Time, kas būs vienāds ar end minus start. Jā, tātad pareizi. Tālāk vēl ar komatu. Tālāk mums būs mainīgais query, kas būs vienāds ar query tātad. Tā. Šādi tā. Un pēdējais mainīgais tātad ID, kas būs vienāds ar ID sākumajā rītā. Tātad ID mēs dabūsim no databāzes. Tātad teoretiski veiksim vēl vienu pārbaudi. Tātad pārbaudē veiksim tā. Jā. Exec mainīgais nebūs tātad. Viņam būs jāatgriež false. Pēdējā gadījumā viņš atgriezīs exec jādītā mainīgo tātad. Teoretiski tālāk mums būs jānoslēdz visu šī lieta. Tātad slēgsim MySQL konekciju. MySQL close, connect. Tātad. Un ar šī te mēs veiksim pēdējā pārbaudi. Tātad. Izvaru, teiksim, tā, jā, pēc īrāko. Turn false, tātad. Tātad mums būs vajadzīga vēl viena funkcija, tā būs pēdējā publiska funkcija, tātad būs public static function. Nosaukuma feature. Tātad būs 2 mainīgi ID query. Iekšā pārbauda if query query vienāds ar self no funkcijas query viss mainīgi tātad ID query un tāds tips mums būs feature. Feature. Lokšāni. Turpinām darbību un atgriežam false. Pretējā gadījumā exec būs vienāds ar MySQL feature array query.
un atgriezīs eksiku. Teorētiski esam pabeiguši datubāzes pieslēgšanos veidot. Tātad sekojoši. Tā. Pārbaudīsim, vai mums nav kļūda. Tātad sekojoši, mums viena nav kļūda. Jā. Šis iztūtā rindiņš tātad. Tā. Jā, pilnīgi pareizi, mēs esam noslēguši iepriekšējo. Salbāju. Jā, viss darbojas kā vajag. Tātad sekojoši tālāk. Šeit mēs pierakstīsim galvenās datubāzes konfigurācijas izvads. Šādien. Tātad tālāk, ko mēs varam darīt, tas ir main style. Main style adreses pievienošanu piesaistīt šeit. Strāslukšana. Config main style. Šādi. Tātad šo titulu mēs nomainīsim, bet main title. Sekojoši šeit. Config. Smart shortcut pamaram. Kaut kas cīnēcim nav pareizi. Tātad pašās tiem adresēm. Tātad maņas tā adrese viss pareizi. Noise programming tutorials. Viss šeit pareizi. Tātad config main style. Varam ciet. Jā, atvainojos. Šo tādu mums nevajag. O iepriekš mēs viņu definējam jau adresēm. Jā. Viss darbojas kā vajag. Paldies, ka skatījāties. Līdz nākošais.